2012. gadā sociālajā tīklā Facebook profilu dizainā varējām vērot pārmaiņas. Piemēram, parādījās tāda opcija kā timeline, kurā chronoloģiskā secībā var redzēt katra lietotāja aktīvās darbības šajā un ar to saistītajos sociālajos tīklos. Piemēram, Jaunzēlandē ir jau sākus funkcionēt jauna dizaina opcija, kurā iespējams rediģēt visu saturu, kas uzrādās timeline, kā arī koriģēt tabulu labajā pusē, kura redzam Facebook lapā. Šo opciju sauc par Collections Manager, kuru Facebook veidotāji ir radījuši kā atjauninājumu lietotāju profilu timeline izskatam, ļaujot lietotājiem izvēlēties, kādas mapes publiskot. Uzņēmums Microsoft paziņoja, ka saziņas pakalpojums Windows Live Messenger, kas pieejams datoru un mobilo ierīču operētāju sistēmām, no 15. marta pakalpojumu lietotājiem vairs nebūs pieejams. Toties Windows Live Messenger lietotāji komunicēt varēs lietojot programmatūru Skype. Paši Microsoft pārstāvji apgalvo, ka programmatūru Skype papildinās ar Messenger ērtajām funkcijām, tādā veidā uzlabojot vienu kvalitatīvu saziņas līdzekli – Skype. Protams, Windows Live Messenger lietotājiem būs ērts un vienkāršs pārējais process uz Skype, par kuru parūpēsies Microsoft. Lai arī varētu pastrīdēties par uzņēmumu Apple 2012. gada panākumiem un nesaskaņām ar konkurentiem, tomēr ir pieejama informācija par to, kā ir veicies iOS ierīču aplikāciju veikalam App Store. Kopumā no veikala aplikācijas lejuplādētas jau vairāk nekā 40 miljardus reižu, un pusi no šī apjoma sasniegta 2012. gadā. Apple arī ziņo, ka ļoti veiksmīgs ir bijis pagājušā gada decembris, kad vienā mēnesī veiktas 2 miljardi aplikāciju lejuplādes. App Store šobrīd ir 500 miljoni aktīvu lietotāju, un izstrādātāji kopumā caur šo veikalu ir nopelnījuši jau vairāk nekā 7 miljardus ASV dolāru.